Par ko ir šī dzīve? Vai esi uzdevis sev šādu jautājumu? Par ko tas viss? Kam šis viss? Un kas te īsti notiek? Kas esmu es? Jā, man liekas šķiet, ka katram cilvēkam pienāk tāds mirklis. Varbūt ne šajā dzīvē, varbūt citā dzīvē, kad viņam šie jautājumi kļūst būtiski. Un tad sākās cilvēka ceļš. Citi to sauc par atmošanos, citi par garīgo ceļu. Es vairāk to dēvētu kā mūsu normālo stāvokli, saprast, kas slēpjās aiz visa šī priekšskara, es teiktu. Jā. Pats svarīgākais, kas ir man šobrīd, ir celties ar milzīgu pateicību. Par ko šis viss? Par dzīvību un mīlestību. Par to, kā atvaroties mūsu priekškaram šeit uz zemes, mēs spējam saglabāt sevī šo mīlestību. Neskatoties ne uz ko, neskatoties uz kaut kādiem pārdarījumiem vai likstām, ķezām, kas var piemeklēt un kas piemeklē ikvienu. Šeit neviens nav, kā saka, dzimis šajā laimes baltajā krekliņā. Šeit ir šādas pieredzes un par to ir šī dzīve. Nomirt dzīvam esot. Jā, ir tāds teiciens. Un man šķiet, nomirt dzīvam esot, tā arī ir šī īstā pamošanās no šī teātra, kas šeit notiek. Jā, bet tā kā mēs paši esam aktieri, režisori, mēs varam mainīt šo, tiklīdz kā mēs kļūstam apzināti, mēs varam mainīt šo režiju, kā saka, uz savu pusi, un tad šī dzīve vairs nešķiet netaisna, vai kaut kas viņā būtu jālabo, vai kāds cits cilvēks būtu jāmaina. Tev tam vairs nav laika un gribas. Tādēļ, ka tu saproti, ka katra diena ir īpaša. Un es ceļos katru dienu ar vārdiem paldies. Kad man prasa, vai es svinu dzimšanas dienas, nē. Man dzimšanas diena ir katru dienu, un katru dienu es pasakos Dievam par to, ka es esmu atvērusi acis, par to, ka es dzīvoju, par to, ka es elpoju, un šī būs brīnumiem pilna un pārsteigumiem pilna diena, par ko es esmu ļoti, ļoti pateicīga. Un dodos gulēt es ar pateicības vārdiem. Pasakos par visu, kas man ir dots. Un tā ir vislabākā vakara lūkšana, kas jebkuram no jums palīdzēs iemigt. Nevis sākt žēloties un domāt, kas rīt jādara un cik šodien bija sarežģīta diena un cik bērni bija skaļi un cik šefs bija dusmīgs darbā un tā tālāk. Vai mācības grūtas, bet pateikties. Man ir dzirde, es dzirdu savu dusmīgo šefu. Man ir rokas, ar ko radīt, man ir pirksti, man ir silta gulta, silta sēdziņa. Un šī bija pasakaini, brīnumaina diena. Te, protams, slēpjās arī māksla pateikties arī tajās dienās, kad varbūt pašsajūta nav tik spīdoša, bet tā ir tā dzīves māksla un deja. Būt pateicīgam vienmēr, lai vai kas. Jā. Tā kā tā, man ir rīts. Izbaudu janvāra klusumu, jā, un pateicībā. Lai jums burvīga, skaista diena un visa dzīve.